Čaujiņš meitenes, šodien es vēlos jūs iepazīstināt ar ļoti foršu un interesantu kolekciju, kas ir no Essences. Tās ir divas kolekcijas, tie ir šie te pavasara un vasaras jaunumi. Es domāju, ka viņi būs interesanti. Pirmais jaunums ir kolekcija We Are, un viņa ir veltīta mīlestībai, un viss tur ir dikti piemīlīgs un tādās formās kā sirsniņa. Sākšu ar to, kas man diemžēl nepatika, un tas ir šis te krēmveida ēnu stiks. Viņš ir ļoti smukā pelēkā krāsā. Tiešām būtu superīgs, ja viņš darbotos tā, kā viņam vajadzētu darboties. Problēma ir tajā, ka viņš nenožūst. Gaidīju kādas 8 minūtes plakstiņiem, un īsti jēga nekāda. Salīdzinot ar iepriekšējiem ēnu stikiem, par kuriem es teicu, ka tie pašlabākie kādi ir bijuši, tad šis, diemžēl, ir absolūts nē, un mazliet godācijas. Otrais produkts, kurš man savukārt ļoti patīk, un no visas kolekcijas ir šis te šķidrais laineris. Viņš ir absolūti matēts, vienkārši perfekts laineris, manuprāt. Viņš perfekti velk, viņam ir superīga galviņa kā aplikators. Un var uzvilkt gan vairāk tādas smalkākas, gan arī rupjākas līnijas. Katrā gadījumā es ļoti mīlu šo aplikatoru. Viņš nožūst ļoti ātri. Mazliet, teiksim, minūte. Vai mazāk, patiesībā mazāk, viņš jau paliek matēts. Superīgs produkts. Visiem iesaku, izmēģiniet, ķeriet, kamēr vēl ir rokās. Nākamais produkts šajā kolekcijā ir šis te vaigusārtums. Viņš ir tāds ikdienas vaigusārtums. Principā tonis tāds viegli rozīgs, pa vidu izgaismotājs, un sajaucot to visu kopā veidojas kaut kas starp izgaismotāju un vaigusārtumu. Izteikts ikdienas variants, pigmentācija viegla, bet var uzslāņot, nav pārāk pūderēns. Kopumā priekš ikdienas ir ok, bet neko tādu īpašu ekstru, vienīgi tonis patīk. Jāsaka, ka laineri grūti dabūt nost pat no svača, tad cenšos ar otro salveti. Diezgan spēcīga pigmentācija un tiešām labs produkts. Bet, manuprāt, visi Essences laineri ir kaut cik forši kā jums. Mums arī viņi patīk. Interesantais šajā kolekcijā ir lūpu krāsas un lūpu zīmuļi. Sākšu ar lūpu zīmuļiem. Šie te man ļoti patīk, kāpēc, ja tie ir mehāniskie lūpu zīmuļi, principā tur ir tā sāls, tas ir daudz vienkāršāk nekā uzasināt zīmuļus. Viņiem diezgan forša kvalitāte, teiksim tā vidēji patīkami forši zīmuļi, kuri lieliski sadara ar lūpu krāsām. Paši zīmulīši ir ļoti mīksti un klājas vienmērīgi, gan šis te tumšais ogu tonis, gan arī sārtais tonis. Šajā kolekcijā ir diezgan interesants lūpkrāsas, ar ko? Ar to, ka viņas ir sirsnīs formā. Lūk, šādas te sirsnīs formas lūpkrāsas. Klājās viņas vidēji labi, un kopumā viņas nav tik foršas un tik matētas kā Essences klasiskās matētās lūpkrāsas, bet klājums ir diezgan patīkams un maigs. Vienīgā problēma ir tajā, kad uzklāt ir diezgan dīvaini, jo gribās viņu klāt sirsnīs formā. Bet tā īsti nevajadzētu darīt, jo tad ļoti grūti klājās. Kopumā šīs lūpkrāsas ir vidēji foršas, viņas noēdās pakāpeniski un atstājies sevis tādu kā nospiedumu. Šāda bija pirmā kolekcija, un tagad ķeramies klāt otrai kolekcijai, kas man ir īpaši mīļa, jo viņas nosaukums ir Beauty Angels. Šajā kolekcijā ir ļoti daudz produktu, kas tieši ir domāti krāsu korekcijai. Bet es pieķeršos pie izgaismotāja, jo viņš ir tik smuks. Tik smuks, jā. Ja jūs skatāties cits YouTube kanāls, jūs esat redzējuši izgaismotāju. Man liekas, Jeffrijs Stārs stāstīja par viņu, vēl viņš liela YouTuberi, kas ir šāds te varavīkšņēns izgaismotājs. Tagad Essence ir radījusi tādu pašu. Viņš ir tik smuks. Viņš ir šeit, varbūt jūs jau pamanījāt, bet tagad es uzklāšu viņu arī šajā pusē. Šāds te izgaismotājs, viņš ir vienkārši superīgs. Šajā kolekcijā ir arī izgaismotājumu konturēšanai paredzēta otiņa. Viņa tā kā vairāk vaigusārtumu paredzēta un izgaismošanai. Un viņa var šādā veidā ļoti smuki novilkt.
Šis, protams, ir ekstrēmais variants, bet to visu var sajaukt kopā, un tad veidojas kaut kas ļoti smuks, tāds maigs, tāds duochromīgs uz sejas. Manuprāt, tas ir pats foršākais produkts, un es visiem iesaku viņu izmēģināt. Tiem, kuriem patīk izklaidēties ar izgaismotājiem. Nākamais produkts, kas man liekas ļoti praktisks, tā ir šī te korektoru paletīte. Es viņu lietoju jau kādu laiku. Kopumā korektori viņa diezgan krēmīgi. Līdz šim, cik ir mēģināts, darbojās viegli un normāli. Neko ļoti traku viņa neizkorģēs, jo pigments ir vairāk tāds kā pastelīgs. Un vairāk virzīts uz šo te izgaismošanu un izvilkšanu, teiksim, uz āru visu skaistumu. Bet kopumā man pagaidām patīk. Produkts, ko es nesapratu. Mēģināju saprast, viņš ir līdzīgs tā kā konsīlers, kaut kas līdzīgs konsīleram, jā. Bet, nezinu. Viņš ir šāds te brūns. Es īsti nesaprotu, ja viņš ir konsīlers, kāpēc viņš tik nenormāli tumšs ir, jo mums nav tik tumšs ādas krāsas, bet labi. Nākamā foršā lietiņa ir no šīs te pašas kolekcijas tādas krāsu korģējošās pērlītes. Tas ir super smukas, ir dažādi krāsu korekcija, līdzīgi kā šajā te, tikai šeit kā pērlītes. Viņas vairāk ir izgaismojošas un kopēju ādas toni tā kā nomatē, izkoriģē, padara skaistāku, foršāku, dzīvāku. Man kopumā patīk. Šis produkts arī, cik es viņu esmu lietojis, man viņš ir iepaticies, un es domāju, ka viņu ir vērts izmēģināt. Nekādas specifiskas smaržas nav žēl, jo nesen viņiem bija baigi foršā pērlīšu kolekcija, kur smaržoja pēc putukrējuma. Nākamais produkts, kas man patīk, ir šis te vaigus ārtums. Kāpēc viņš man patīk? Jo viņš ir ļoti foršā ikdienas tonītī. Tiešām, man liekas, derīgs pilnīgi jebkuriem ādas tipiem, gan tumšākiem, gan gaišākiem, un super ikdienas vaigus ārtums, kas varētu derēt pilnīgi visiem. Pigmentācija ir diezgan viegla, bet priekš vasaras varbūt neko vairāk nevajag. Vēl viens interesants jaunums ir šis te lūpu primerītis. Viņš ir pilnīgi caurspīdīgs primeris un viņš nogludina lūpādu. Manuprāt, šis ir superīgs produkts, jo cik es mēģināju, viņš tiešām ļoti forši aizpilda mazās grumbiņas un āda paliek tāda maigāka un uz viņas labāk turās lūpu krāsas. Šo es domāju vēl iegādāties, jo viņš tiešām ir labs. Beauty Angels kolekcijā ir vēl korģējušie caurspīdīgie pūderīši ar mazu tonīti, kā zaļais pūders, kas noņems ārtumu. Diemžēl man viņa nav, bet uzskatu, ka tas varētu būt diezgan labs produkts. Vismaz jāpamēģina, kā viņš dabā noņems ārtumu. Kā ir arī mini sponži, kas man arī uzrunāja, ko es noteikti nopirkšu. Jo mini sponži vienkārši tas ir kaut kas ērts un foršs priekš kosmētiskas klāšanas. Lūk, šādi ir Esences pavasara vasaras jaunumi. Man kopumā patika. Un tiksimies kādā citā video. Čau viņš!